Kas ir aritmētiskā progresija? Tad tā ir tāda virkne, kur mēs katru nākamo skaitli iegūstam iepriekšējiem, pieskaitot vienu to pašu skaitli, kuru sauc par diferenci. Ja tad ir diference, no angļu valodā diferences ir starpība. Un kā tas izskatītos? Tātad, piemēram, tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā, 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies apakaļ pie video. Mēs sākam ar skaitlīti 1, pirmais būs skaitlis 1, un diferences, piemēram, ir 3. Tad katru nākamo mēs iegūstam iepriekšējiem pieskaitot diferenci. Tad trešais būtu 4 plus 3 ir 7, tad ceturtais būtu 7 plus 3 ir 10, piektais ir 10 plus 3 ir 13, un 6 ir 13 plus 3 ir 16. Šādi tas strādā. Tad rekurences formula ir šī te. Jā, atceramies, rekurences formula ir kā no iepriekšējā var iegūt nākamo. Un tieši tā, ja mēs gribētu iegūt kaut 10. virknes locekli, tad mums būs jāmauc cauri bezgalīgi tālu, līdz mēs nonākam, ne bezgalīgi tālu, bet n reizes, lai mēs nonāktu līdz tieši tam virknes loceklim, ko mums vajag. Tāpēc mēs varam paspēlēties. Nedaudz A1 ir A1. Tas sanāk, ka A2 virknes loceklis būtu iepriekšējais A1 plus D. Apstāmies A3 būtu A2 plus D, bet tad mēs zinām, ka A2 ir A1 plus D. Sanāk, ka A1 plus D un vēl plus D. Mēs domājam A1 plus 2D. Okay? A4 būs A3 plus D. Mēs zinām, ka A3 ir A1 plus 2D un plus vēl D. A1 plus 3D. Un paņemam vēl 5. A4 plus D. Mēs zinām, ka A4 ir A1 plus 3D. Un plus vēl D. Mēs domājam A1 plus 4D. Un ko mēs pamanām, ka mēs varam iegūt vispārīgā locekļa formulu, tad mums ir AN virknes loceklis, tas būs A1 plus, redzat, ja mums ir 5. virknes loceklis, tad mums ir 4D, ja ir 4. tad ir 3, un ja ir 3. tad ir 2. Tātad n-1, ja? Skārtas numurs -1 reizes D. Ja? Un šī te ir vispārīgā šī te formula. Ja tu esi ticis šitik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Jā, un tad var no tā izrēt visādi piemēri. Tas, kas jau iepriekš gandrīz nospoiloju, ja, bet, piemēram, A1 ir 3 un A2 ir 7, un prasa nākamo. Ko mēs darām? Mēs varam izreikināt diferenci. Tas ir blakus esošs virknes loceklis, mēs varam atņemt vienkārši 7 minus 3 ir 4, un tas sanāk, ka pēc rekurences formulas A3 būs A iepriekšējais, jeb A2 plus diference, ja, kas būs savukārt 7 plus 4 ir 11. Tas ir būtībā izmantojot šo rekurences formulu, izmantojot vispārīgo formulu. Pieņemsim, mums pateic, ka A1 ir 4 un diference ir 2, un noteikti, piemēram, kaut kādā A10, tad mēs iespraužam, mēs varam no sākuma pārrakstīt šo formulu, būs n-1 diference, tad mēs varam ielikt visus skaidrus iekšā. A10, tātad n ir 10, tātad 4 plus 10 minus 1 reiz diference, kas ir 2. Ja, kas savukārt 4 plus 9 reiz 2, 4 plus 18 ir 22. Šāds var būt piemērs, un te var arī ierotēt šie te skaitlīši. Jā, kā jau visos uzdevumos, visām formulām viņas var apstrādāt. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm. Bet dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. Piemēram, var paprasīt pirmo virknes locekli, ja D ir 5 un A10 ir 60. Jā, tad mēs atkal ierakstām formulu. AN ir vienāds ar A1 plus n-1 diference. Tad mēs zinām, ka A10 ir 60. Tad A1 mēs nezinām. Mēs zinām, ka n ir tāda 10, jo mēs rēķinām 10. virknes locekli. 10 minus 1 un diference ir 5. Okay? Sanāk, ka 60 vienāds ar A1 plus 9 reiz 5 ir 45. Tātad burti uz vienu pusi. Ja lineārs vienādojums burti pa kreisi skaidri pa labi. Tā bija plus A1, tā būs mīnus A1. Un ja bija plus 60, tā būs mīnus 60. Mīnus A1 vienāds ar mīnus 15. Un izdalot to skaidri, kas ir priekšām mainīgajiem, mēs iegūsim kā 1,5. Mēs aprēķinājām pirmo virknes locekli, zinot 10 un 2.